Un tā, janvāra hokeja spēļu maratons arēnā Rīga turpinās. Sestdienas vakars un uzņemam Ufas komandu Salavat Julajevu, kuri uz Rīgu ir atbraukuši arī pēc uzvaras, jo punkti turnīra tabulā, kā saka, viņiem ir vajadzīgi kā ēst. Vairāk nekā 7000 skatītāji dzīt uz priekšu, mūsējie neliek vilties un jau spēles sākumā. Rezultātu pirmie atklāja laukuma saimnieki, precīzi ir Nikita Jevpālovs. Pēc mača lūk arī viņa komentārs no Rīgas ģērbtuves. Laikam tāds sāpīgs zaudējums, tomēr bijām tik tuvu un lieliski beigās arī izvilkām uz šo pagarinājumu spēli pret tādu pretinieku kā Salavat. Kā komanda jutās šādā spēlē šodien? Visi cīnījās, bija ļoti tāda intensīva spēle un bija, es domāju, ka visi jutās pārdzīvojumi pareizi, ka nevinējām šito spēli, bet ar labām emocijām, ka parādījām raksuru un izvilkām spēli. Diezgan ātri tev izdevās pirmos vārtus gūt un 3 vārtus pret Salavatu, vai var teikt, ka tas ir cienīgi daudz? Jā, viss strādāja kā vajadzēja un gājām uz vārtiem, pielabojām un cīnījāmies. Tad, kad izlīdzināja rezultātu pašās spēles beigās uz 3-3, kādas emocijas uz solim bija? Priecīgi visi bijām, tāda spēle izvilkt bija un visi bija priecīgi. Pagarinājumā redzēju no malas skatījies, varbūt, kas tur nesanāca līdz galam, vai Salavats tomēr uzspēja to savu ātro spēli un beigās izcīnīt tos 2 punktus. Nebija no malas, bija laukuma, bet kļūdījāmies un izgāja 2-1 un iemet golu. Kāds noskaņojums uz nākamo Soču brauc pie mums? Ar tādu pašu kā šodien, iesim ārā, cīnīsimies un mēģināsim vienēt spēli. Paldies! Tomēr Salavat Julajevu ir komanda ar lielo burtu un Maksims Gončarovs pārējot centru līniju šauj pa Jāna Kalniņa vārtiem un Jānis ripu tver. Tiesa gan ripa iziet cauri ķerē cimdam un atrod vietu vārtos. Par šo kuriozo pirmo golu un amizanto situāciju un stāstu par cimdiem turpina Jānis Kalniņš. Cimds atradās? Nezinu, neesmu meklējis. Šodien laikam tādi, ir tie goli, ko var saukt par kurioziem goliem. Kas bija tajā pirmajā epizodē? Caur lavena izgāja. Kā tā, cik bieži tas ir gadījies tavā vārtsarga karjerā? Pirmo reizi. Nav bijis, neesmu arī redzējis vēl tādu golu. Mētiens spēcīgs bija? Nē, nebija. Ekipējums pievilkt. Tā kā formulā riepa var pievilkt, man tagad lavena pievilkt. Pa spēli tomēr punkts pret Salavatu izcīnīts. Kā tu vērtē šādu sasniegumu? Domāju, varējām arī 3 punktus dabūt. Droši vien, ja nebūtu tas pirmais gols iekrits tāds, kāds viņš bija. Un mēs, man liekas, mēs pat labāk spēlējām nekā viņi tiešām labi čaļi cīnījās un bija iespēja 3 punktus dabūt. Cik tavā arsenālā ir rezervis cimdi? Tagad rezervē 1 palicis. 1 ir spēļi, 1 ir rezervis palicis. Vēl viens ir jāatrod. Jā. Paldies. Spēles turpinājumā Salavat komanda palielina apgriezienus un panāk savu. Envers Ļisins panāk rezultātu uz tablo 2-1. Tiesa gan līdzutēji dzen uz priekšu Rīgas Dinamo komandu un ilgi neliek gaidīt. Brendons Makmilons ir precīzs un spēles otrajā trešdaļā rezultāts 2-2. Tiesa gan pēc neilga laika atkal vadībā ir pretinieku Teemu Hartikainens gūst 3. vārtus savas komandas labā. Trešajā trešdaļā mūsējie metas atspēlēties. Oskars Bārtuls noraidās, mūsējie neizmanto skaitlisko vairākumu, bet spēlējot vienādos sastāvos. Teicama kombinācija izejot no savas aizsardzības zonas. Karls Stolerī atstāja ripu mūsu spēlētājam tā vārtu priekšā un pirmais pie tās ir Miķelis Redlis. Rezultāts 3-3 un klātesošos līdzutējs sagaida spēles papildlaiks. Ātrais pretuzbrukums Rīgas Dinamo aizsardzības zonā, precīza piespēle, precīzs metiens un uzvaras vārtu autors Zahars Arzamascevs. Lūk arī viņa pēcspēles komentārs. Во-первых, поздравляю с победой. Как далась такая победа вам сегодня? Сами видели, игра, в принципе, равная была. До овертайма боролись, пропустили обидный гол в конце третьего. Главное, в овертайме выиграли, 2 очка нужные. Ожидали ли такого соперничества от Риги сегодня? Да, они последнюю игру неплохо сыграли с нефтехимиком, и мы ожидали, что легкой игры не будет. Динамо всегда дома хорошо играет, физически превосходит соперника, и нам чуть тяжело было в первом периоде. Ну ничего, потом втянулись и более-менее выровняли игру. Какие указания тренеров на овертайм было? Получилось ли то, что вы там планировали, когда победный гол забил? Да, не было никаких указаний, просто выходили, играли на победу. Так получилось, сложилось, что забил, выиграли. Спасибо, с победой.
Nākamais mačs Arēnā Rīga jau pēc 2 dienām. Hokeja komanda Soči nolaižās Rīgā. Aicinām visus turpināt atbalstīt mūsējos un izdziedāt Latvijai 100. Arī pirmdienas mačā dziedāsim un atbalstīsim visi kopā.